Mēs bijām pieraduši, ka katru septembri sākumā mums bija pagastu dienas, kuras notika Ventspils pilsētā. Šoreiz formāts ir savādāks. Mēs esam iznākuši uz novadu un svinam novadu svētkus. Jā, mūsu kultūras darbinieki ir gatavojušies šiem svētkiem. Šie svētki ir saulaini, priecīgi un jautri. Par to mēs varam redzēt cilvēku sejās šo gandarījumu. Pankūks cepu. Mēģinu. Jā, lielās planās pankūks. Dārta tam man jāpalīdz ir. Tagad tāda... Nē, katrs varēs paņemt ar zaptīti uzēst vai ar skābo krēmiņu un cukuriņu vēl. Frikadēļas zupa ar kāpostiem. Ūdens arī ir? Būs no lietus. Mēs gaidām tagad. Nu jā, ūdens nebūs jāliek klāt. Tas pats ielies. Jā, būs vairāk ar lietus ūdeni. Dabīgāks būs. Nebūs tāds. Dos ar šķīviem vai bez? Nu, es padomāšu par to, ja? Zupa ar šķīvi 2 eiro, bez šķīvi eiro 99. Cik šķīvi tagad ir dārgi? Apmeklējot šīs svētku vietas, pavisam tādas ir 5, un katrā no svētku vietām mēs izjutīsim kaut ko citu. Gan no senākas vēstures, gan no jaunākas vēstures. Un paldies visiem, kuri apmeklējuši šos svētkus. Paldies mūsu kultūras darbiniekiem. Un šie svētki jau ir īstajā laikā. Tieši 12. Jāņem rokā fuks un jāzāģē konfekts. Mēs kliecam. Skaties, ceļas, atceļas. Pišķiņ ceļas. Redz, šito pustu ir gaišāks cilvēks. Šito pustu, ne, tā arī labs cilvēks. Cauri visiem gadsimtiem. Baloškāju buļjoniņš pret visām slimībām. Nē, tas nav baltais vīns, tas būs piecru. Re, pārās. Vienmēr makarons, nē. Nī nav. Puika negrib uztaisīt lietas kopā. Var teikt, ir ražu novākuši, raža ir klētīs, un mēs varam svinēt svētkus.